lūk, darbie draugi, Ģirta Čestera rīcībā ir nonācis šāds te portatīvais dators. Vai mēs viens otram piestāvam? Man grūti pateikt. Ņemot vērā datoru, teiksim, dizainu, tas šķiet simpātisks, bet vai krāsa ir atbilstoša, man grūti pateikt. Savukārt es zinu meiteni, pareizāk sakot sievieti, kur ieraugot manā īpašumā šādu datoru, vienkārši iekliedzās no sajūsmas. Ne tikai paņemot to rokās, bet, paskatieties šo noformējumu. Tas ir oranžā krāsā. Brīnumaini. Plus viņam ir vēl daudz citas elastīgas īpašības, ar kurām es saskāros, par kurām es smaidīju, teiksim, un kuras ikdienā nekad es nebiju pielietojis. Proti, dators, kas ir saistīts ar jogu. Joga par 3 tas nozīmē, ka viņš izpilda zināmu vingrinājumu kopumu, vai pareizāk sakot, viņš ir tik elastīgs, lai es viņu varētu lietot jebkurā dzīves situācijā. Kas tiek jau statistikā atspoguļots? Ka šo datoru Ģirtas Česteris ir lietojis 37% gadījumu šādi, 5% šādi, 1% šādi un 13% šādi. Faktiski datoru mēs varam lietot arī šādi. Šādi mēs viņu pārvēršam, kaut ko sačakarēju, piedodiet. Jā, šādi mēs viņu pārvēršam par planšeti. Ko tas nozīmē? Tastatūru mēs neizmantojam, bet uzspiežot uz šo režīti, mēs iegūstam planšeti. Feature tāda, tas ir baigi labi, jo tāpēc, ka vakaros, teiksim, atšķirībā no tiem, kas tur iet gulēt kopā ar televizoru, es eju kopā gulēt ar datoru. Šo iekārtu, ja? Šo brīnumu, šo jogu, redz, skatiet, hop, redz, brīvi, un nekas nenotiek. Es esmu pārliecināts, ka viņš ir triecienu izturīgs. Es negribu šobrīd to testēt. Protams, aizvērtā veidā, atvērtā veidā tas varētu arī būt bīstami. Izšķirtspēja, krāsu izšķirtspēja vienkārši ir ideālā līmenī. Tu patiešām nonāc adekvātā pasaulē. Tas, ko tu sagaidi, to tu vari saņemt. Bez izpušķojumiem, nopietni. Tu vari līdzi just saviem iemīļotajiem varoņiem, Alam Pacino, tu vari redzēt arī Ugunsgrēku sērijas. Jā, ar Ģirtu Česteru. Cīs rezumē par šo, teiksim, preci, kas ir ikdienas nepieciešamība, jautājums ir izvēle. Ja tava izvēle pieder šim, proti iegūsti savā rīcībā ārkārtīgi elastīgu, ļoti plaši lietojumu, proti gan kā planšeti, gan kā datoru, vienlaicīgi produktu, kurš tā vai citādi. Viņa priekšrocības ir, proti, ka tev nav jāmeklē, tev viss ir ieinstādēts iekšā, maksimāli daudz, tev nav jāmeklē, jāorbjās tajā visā. Tas viss notiek ātri, pietiekoši pārskatām. Baterijas ilgums, piedodiet, tas ir tāds, kāds viņš ir. Vismaz tas ir kā jaunam datoram, protams, vismaz man tas kalpoja 24 stundas. Es parasti neizslēdzu, es viņu neiemīdzinu nekādā veidā. Šādi aizvarot, vienīgais. Bet, baterijas ilgums 24 stundas, pēc tam es paklausīgi viņu turpināja lādēt. Tad ar to viss ir ok. Jautājums ir pieredumā. Ja tas ir jūsu pirmais, teiksim, portatīvais dators, ja jūs esat planšetu lietotājs, absolūti 100% Apple to nepiedāvās, tad šeit Lenovo to piedāvā. Ok, tas viss ir kārtībā. Šis apvienojums, šis savienojums 2 vienā. Apbrīnojami. Cenas atbilstība. Vislabākais šobrīd ir dārgs. Par šādu cenu, protams, mēs varam meklēt arī analogus, bet domāju, kāpēc gan ne, kāpēc neizmantojot tieši šo.